Nu, es sāku smēķēt gados 12 skolā. Bija tā, kad bija, teiksim, tāda sliktā kompānija, un lai iederētos kompānijai, vajadzēja sākt smēķēt. Mana pirmā reize bija koridorā pie Fazbiedrenes. Es atceros, ka es pirmā reize sāku kasīties, un man likās, ka tas tā kā nav normāli. Bet, kad tas ir tā kā normāli, bet beigās uzzināju, ka es biju koridorā, kurā bija ļoti slikti apstākļi, un tur arī bija visādi pukaiņi. Un beigās uzzināju, ka tur ir busts. Es nosmēķēju kaut kādus 13 gadus, un bija laiks, kad es biju stāvoklī, kad es nesmēķēju. Tagad es nesmēķēju jau 5 mēnešus. Tagad esmu tā, tieši, jo kādreiz man bija tā, ka man nestraucēs, kad es smēķēju. Un tajā laika periodā, kad es biju atpūtus, nesmēķēju, jo man nelikās, ka tā ir atkarība. Es vienmēr teicu, es taču varu atmest. Kad tu smēķē, ir tā pareizā elpošana. Līdz ar to, nevis tas, protams, ir nikanīta kaut kāda atkarība, bet tas, ka tajā brīdī tu nomierini. Pirmās 2 nedēļas man bija ļoti grūti, jo tev jau ir pieredums, tu izej no mājas, tev jau cigaretes zobās ir paēd, tev ir cigaretes zobos. Man bija ļoti forši, ka tajā grupā atnāca tādu, es nedēļu nesmēķēju. Un es vēl zinu, kā es viņiem pasaku, man būtu kauns, nākošā nedēļa atnāk un pateikt, ka es atkal atstāvu. Un tas ir tā, kad pasaka, ka es jau mēnesis, tu jau skaties, mēnesis, mēķēšana, man liekas, ļoti izplatīta. Man liekas, mēķēšana ir vairāk nekā alkohols.